Sveicināts, mīļās lauvas! Šis būs taro izlikums jums oktobra mēnesim, bet pirms es sākšu savu taro izlikumu, mazlietiņ iepazīsimies. Mani sauc Santa, dzīvoju es skaistajā Rīgā un nodarbojos es ar astroloģiju, ar vēdisko astroloģiju, ar taro un arī ar numeroloģiju. Tā, mīļie, ja jūsu ascendentā, jeb jūsu astroloģiskajā kartē lauva atrodas pirmajā mājā, tātad pirmajā dzīves sektorā, vai arī mēnesis atrodas lauvas zīmē, vai arī saule atrodas lauvas zīmē, tad tas jūs raksturo kā lauvu. Un izejot no tā, jūs varat skatīties, kura zīme jums atbilst, un skatāties, kā jūs labāk arī sevi izjūtat. Maza piebildīte. Tiem cilvēkiem, kuri ir pieraduši sevi asociēt ar lauvu, tātad, ja jūs esat dzimuši, teiksim, datumā, un ja jums ir pēc saules, jūs esat lauva, kas ir saskaņā ar klasisko astroloģiju, tad šeit varētu mazliet tie rādītāji atšķirties, jo vēdiskā astroloģija, viņa mazliet atšķirās, ja tur ir tā izskaidrošana savādāka, un tādēļ nebrīnieties, ja uztaisot savu karti, jūs iegūstat pavisam kaut kādu citu zodiaka zīmi. Starp citu, savas astroloģiskās kartes jūs katrs pats arī varat sev izveidot, ierakstot Google Astro Expert, ir tāda programma bezmaksas, ievadot savus dzimšanas datus, tātad dzimšanas gadu, dienu, mēnesi un dzimšanas laiku, un, protams, arī dzimšanas vietu, jūs varat izveidot savu astroloģisko karti, un tur jūs arī varat visus tos rādītājus ieraudzīt. Tā kā varat būt paši sev tādi nelieli astrologi, paši priekš sevis sastādīt savu dzimšanas karti. Tā, mīļie, par cik es nodarbojos arī ar astroloģiju, es pastāstīšu arī mazliet par astroloģiskiem notikumiem oktobra mēnesī, jo oktobrs mums solās būt ļoti interesants mēnesis, ļoti aizraujošs, jo oktobrī mūs gaida 2 aptumsumi. Mēs būsim aptumsumu koridorā. Tātad 14. oktobrī mūs gaida saules aptumsums jaunavas zīmē, un 28. oktobrī mūs gaida daļējs mēnesis aptumsums aunu zīmē. Tā kā, mīļie mani, šis būs tāds ļoti interesants mēnesis, ja, un ar tādiem tiešām daudziem pārsteigumiem, un tā kā tāds tiešām dažādi interesanti notikumi varētu šeit notikt. Vēl arī līdz 31. decembrim turpinās retrogrādais Jupiters, un Jupiters tā ir pati labākā planēta. Jupiters tas ir saistīts gan ar finansēm, gan ar attiecībām, gan ar bērniem. Jupiters tā ir mūsu labā karma no iepriekšējās dzīves, un šajā periodā varētu atgriezties kaut kādi notikumi, kaut kādas situācijas, kuras vajadzētu, ziniet, novest līdz tādam loģiskam iznākumam. Jupiters, viņš dos iespēju vēlreiz kaut kādu šīs dzīves sfēras pārskatīt. Tā kā, ja nu kaut kas tāds notiek, tad, pacentieties kaut ko savā dzīvē, pārskatīt, izlabot vai uzlabot kaut ko, ja izmantojiet šo iespēju. Jo, kā jau es teicu, Jupiters ir pati labākā planēta, tā ir veiksmes planēta, un arī viņš jums dos vēlreiz tādu iespēju veiksmīgi atrisināt kaut kādus notikumus, kaut kādus uzdevumus, kaut kādas jūsu situācijas sakārtot. Tā, mīļie, tas bija tāds astroloģiskais moments, bet tagad ķeramies pie taro kārtīm. Šī ir kastīte no vienas no manām mīļākajām kāršu kavām ar Kanum taro, kur man ļoti patīk. Viņa arī šodien būs mūsu izlikumā, bet iesākšu es ar klasisko Raidera Veita kāršu kavu. Redziet, kādas skaistas kārtas, tādas krāsainas, ja? Un būs 3 kāršu kavas. Vēl man būs papildus 2 kāršu kavas, tātad būs gan tas mans mīļais ar Kanum taro, un būs arī gaišo pareģu kāršu kava. Tā kā, mīļie, gatavojamies un skatāmies, ko tad mums Jupiters sola, nevis Jupiters, bet ko mums taro kārtis sola oktobra mēnesim. Tā, mīļie mani, aiziet. Pirmā kārts, jums lauvas 3 monētas. 3 monētas, tā ir kārts, kas liecina par sadarbību. Iespējams, oktobra mēnesī jums būs jākārto vai nu kādi ieskaites vai kādi
ziniet, vai kādi pārbaudījumi, ja, kad jūs tiksiet novērtēts, būs kāda komisija, jums būs varbūt kāda prezentācija jāsniedz, ja, komisijas priekšā tur, vai jūs tur kaut kādu, nezinu, tur kaut kādu darbu, kādu eksāmenu tur gatavojat, ja, un tagad, ir pienācis laiks, un ir tagad jāliek kopējai tādai apskatei, tā kā šī kārts arī varētu liecināt par to, ka jūs ļoti veiksmīgi strādāsiet komandā. Šī kārts rāda par tādu komandas darbu, jo atcerieties, ka viens nav cīnītājs un tikai kopā atbalstot viens otru, mēs varam kaut ko vairāk savā dzīvē sasniegt. Šī ir finansu kārts, kas rāda, ka iespējams oktobra mēnesī no tā, kā jūs kaut ko paveiksiet, būs atkarīgs arī jūsu finanses. Tā kā, bet ziniet, šeit ir tā, ka jūs darīsiet, jūs būs, kas atbalsta, jūs būs gan novērtē, varbūt arī kāds būs, teiksim, kas atbalsta, kas iedod kādu padomu, kā labāk darīt, kā kaut ko uzlabot, tā kā, ja tā ir, tad arī ņemiet vērā to. Otrā kārts ir Zižļu karaliene. Zižļu karaliene tā ir kārts, kas norāda uz tādu enerģisku, aktīvu rīcību. Tā tad izskatās, ka oktobra mēnesī jūs būsiet enerģijas pilns un aktīvs, tāda, ziniet, aktīvi, jo tā ir jūsu zīme, jūs esat uguns stihija, un Zižļu karaliene tā ir uguns stihijas sieviete. Jo, ziniet, karaliene tā ir, šī kārts, redziet, šeit ir melns kaķis. Šī kārts arī norāda uz to, ka oktobrī jums, ziniet, būs kādam būs grūti jūs ielikt kaut kādos rāmjos, tā kā, ziniet, pateikt, kā ir pareizi jādara, jo jūs esat karaliene, jūs zinat, kā ir jābūt, un jūs darīsiet tā, kā jūs gribat, jo redziet, šeit ir kaķis, un kas var kaķim pavēlēt, kur iet? Kaķis, tas ir dzīvnieks, kas iet, un viņš pats zina, kur iet. Viņš ir tāds brīvdomātājs, tāds brīvstaigātājs, ja? Tā kā jums būs iespēja oktobra mēnesī tiešām izpausties. Varbūt tās 3 monētas ir tieši tā iespēja parādīt sevi, ja? Tā kā pateikt, nē, es zinu, kā ir jābūt, un pierādīt citiem, un parādīt ar savu piemēru, kā ir jābūt, un kādēļ jūs darat tā, kā jūs darat. Vai arī oktobra mēnesī būs kāda sieviete jūsu dzīvē, tāda enerģiska, ugunīga, ja? Varbūt jūs no viņas ņemsiet piemēru, jūs skatīsieties, kā viņa dara, ko viņa ir paveikusi, un jūs sekosiet viņas piemēram. Tā kā jūs varat būt gan kā piemērs citam, gan arī jūs varat sekot kādu šādu cilvēku piemēram. Varbūt tā ir jūsu mamma, ar kuru jums vajadzēs izrunāties, kā tur labāk kaut ko izdarīt, ja? Vai varbūt jūs esat nolēmuši kaut kādu jaunu projektu uzsākt, un jūs tagad domājat, kā to labāk izdarīt, kā tur kaut kādu jaunu komandu izveidot, vai tur savu biznesu kaut kā paplašināt, un iespējams jūs skatīsieties uz kādiem cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kāds tāds līdzīgs biznes, ko viņi ir darījuši, cik daudz pūļu viņi pielikuši, ir pielietojuši, ja? Un kā viņi ir veidojuši to savu biznesu, un tā jūs arī atradīsiet savu pareizo veidu un kaut kādu risinājumu, kā darīt. Tā, mīļie, un trešā kārts, kas tad šeit jums ir? Vau, 5 zobeni. 5 zobeni, tā ir tāda konflikta kārts. Ziniet, šī kārts arī tā kā pastiprina to Zižļu karalieni, kad, tiešām jūs ierobežot un nolikt tādos rāmjos, diez vai kādam oktobrī izdosies. Jūs būsiet gatavi iet uz dažādiem, ziniet, tā kā pierādīt savu, ja, parādīt savu taisnību, parādīt, kad jums ir taisnība. Bet, ziniet, es jums gribu vienu mazu brīdinājumu ieteikt. Pārāk nepārcentieties, jo, ja jūs arī uzvarēsiet kādā strīdā, kādā asākā vārdu pārmaiņā, diez vai tas jums atnesīs kaut kādu labu sajūtu, jo redziet, viņš šeit stāv, viņš ir uzvarējis, jā, tie pārējie ir padevušies, bet vai jūs būsiet laimīgs, vai jūs būsiet apmierināts ar šo uzvaru? Šeit ir tāda divējāda situācija. Esiet enerģiski, esiet tādi mērķtiecīgi, neatlaidīgi, kā jau lauvai pieklājas, bet pārāk neaizraujieties, ja? Necentieties iet pāri pa citu galvām, tā kā kāpt pāri pa galvām, lai sasniegtu kaut ko, lai sasniegtu
šādu rezultātu, kad jūs tur kaut kur, ziniet, jā, ir labi, kad jūs novērtē, bet neizmantojiet citus cilvēkus, lai pierādītu savu tādu, kad jūs esat gudrāks tur, ja, kad jūs esat pareizāks tur kaut kādā jomā, ja, jo varbūt jums izdodās tiešām kaut kas labāks, bet nepaliekat tādi pārāk, ziniet, iedomīgi un tādi, lai nav tā, ka tas kad šķiet, ka, es esmu tagad gudrāks par visiem, ja, tādu pozīciju gan labāk neieņemat, jo atcerieties, kad arī iet tas retrogrādais Jupīters, ja, un kā es teicu, retrogrādais Jupīters, tā ir mūsu karma no pagājušās dzīves, un labā karma, ja, un arī, protams, jūs tagad arī šajā dzīvē jūs veidojat savu labo karmu uz nākošo dzīvi. Tā, mīļie mani, un tagad būs skaistais Arkanum taro, un tagad arī būs 3 kārtas no šīs skaistās kāršu kavas. Tā, mīļās lauvas, interesanti jums būs. Tā, mīļie mani, vau, kausu bruņinieks, tas ir, ziniet, tas ir kaut kādi patīkami jaunumi, patīkami pārsteigumi, patīkami kaut kādi, tas ir patīkams emocijas. Kaus tā ir emocija kārts, kas arī norāda uz to, ka, ziniet, jums iespējams ir oktobra mēnesī sagaidīt kādas ļoti patīkamas ziņas. Viņas nāks lēni, viņas būs tādas, kad nebūs tā, ka pēkšņi jums kāds pazvana. Nē, jūs iespējams kaut ko gaidiet, varbūt jūs gaidat tiešām kaut kādu novērtējumu, kaut kādu apstiprinājumu, kaut kādu rezultātu tādu, ja, un to rezultātu, tas sasniegums būs jums patīkams, bet tikai neaizraujieties pārāk ar tiem asiem vārdiem kaut kādiem, ja, tā kā tādi, patīkamas ziņas, šeit ir patīkamas ziņu kārts, un iespējams ir saistīts ar kādu jaunu vīrietu šī ziņa, ja, tā kā, meitenes mīļās, ieskatieties, padomājiet, no kā jūs varat saņemt kādu patīkamu ziņu. Tā, otrā kārts mums ir, 5 kausi. Ziniet tā, mazliet tāds apbēdinājums oktobrī jūtams ir, bet, ziniet, lai arī kas notiktu, tas viss būs tikai tāds īslaicīgs moments, jo, redziet, šeit ir 3 kausi ir tā kā apgāzušies, bet 2 vēl ir stabili, ja, jums tikai ir jāpaceļ galva un jāpaskatās, ja jūs sajūtaties apbēdināts, varbūt šie 5 zobeni, ziniet, tā ir tāda, tiešām tāda konflikta kārts, varbūt pēc kāda konflikta jūs būsiet iesaistīts vai kādās nepatīkamās sarunās, vai kaut kādas tur pārunas tādas nepatīkamākas, un jūs jūtaties apbēdināti, tad atcerieties, ja, kad tas viss, nav vērts pārāk tur, ziniet, pārdzīvot un tur cepties par kaut ko, ja, pieņemiet to kā tādu mācību, ja, un nākošais nerīkojieties tā, paceliet galvu un jūs ieraudzīsiet, kad ir vēl citas iespējas, ir vēl lietas, kas var jūs iepriecināt, vai tie ir jūsu tuvinieki, vai tur kādi, nezinu, varbūt tur kādi patīkami notikumi, jā, vairāk pievērsieties tādām pozitīvām lietām un pārāk jau nestresojiet un nepārdzīvojiet. Lai kas arī notiktu, tas viss būs tikai īslaicīgi, jo šie ir jaunākie arkāni, šīs kārtas, un tas viss nevilksies ilgi, tas būs tā mazlietiņ, varbūt tur iznāks ar kādiem cilvēkiem, vai tur darbā, vai ģimenē mazlietiņ, varbūt jūs tiešām pastīdēsieties, bet, nekas ir jāmāk piedot, ir jāmāk saskatīt arī tas labais. Tā, mīļie, 3. kārts, ko, rati? Ko, mīļie mani, izskatās, ka pēc kaut kādiem nopietnām vārdu pārmaiņām jūs tiešām būsiet nolēmuši kaut kur aizceļot. Tā ir tāda ātras kustības kārts, virziens, ja, jūs izdomāsiet viss, es tagad negribu vairs tajā piedalīties, es negribu vairāk šos konfliktus, tas mani pārāk apbēdina, es labāk, ziniet, izvēlos kaut ko citu, es izvēlos citu ceļu, es pa to ceļu vairāk neiešu. Šī kārts arī, šī ir, starp citu, vecākais arkāns, un šī ir tāda spēcīga kārts, kas norāda, kad lai tie notikumi oktobra mēnesī, lai arī viņi nebūs pārāk tādi lieli un ilgstoši, ja tie būs ar kaut kādu nepatīkamu pieskaņu, vienalga tas atvērs jums kaut kādas citas iespējas. Atvērs citas iespējas tādā nozīmē, ka jūs varēsiet izvēlēties citu ceļu. Jūs sapratīsiet, šāda metoda man nenostrādāja. Es tā negribu, es izvēlos citu ceļu.
Šī kārts arī var norādīt, ka jūs varat doties kādā izbraucienā. Varbūt tiešām, ziniet, jūs pēc tādām kaut kādām pārdomām, pēc kādiem pārdzīvojumiem, ja jūs izdomājat, es vairs tā negribu, es gribu sevi iepriecināt, un jūs kaut kur aizbrauksiet, vai nu pabūt kaut kur vienatnē, ja varbūt šeit jums kāds uzaicinās kaut kur, ja tās būs tās patīkamās ziņas, varbūt jūs tiešām kāds uzaicina kaut kur aizbraukt, kaut kur, ziniet, atpūsties, izklaidēties, kā saka, izveidināt galvu no kaut kādām nepatīkamām situācijām, kuras ir bijušas jūsu dzīvē. Ļoti laba kārts, kas liecina uz tādu strauju, tādu ātru notikumu gaitu, ja, un, dziet, kārts pat lec ārā, uz tādu ātru notikumu gaitu, ja, kad notikumi var ātri virzīties. Un galvenais, kad jūs paši būsiet tie, kuri izlems, ko darīt, kur braukt un kur nebraukt, ja. Tā, mīļie mani, trešā kāršu kava ir gaišo pareģu kārtas. Tātad 3 kārtas no šīs kāršu kavas. Vau, vecākais arkāns mīlētāji. Nu, redziet, kā tas viss izmainās. Tātad mīlētāji, tā ir izvēles kārts, kur norāda, ka jums būs jāizdara oktobrī izvēle. Kā jau es teicu, šeit ir pārāk daudz tādas, ziniet, tādas nesaprotamas situācijas, un tās jūs novedīs tiešām pie kaut kādas izvēles. Mīlētāji, tā ir, ziniet, tāda kārts, kura liecina arī par to, ka jums būs jāizvēlās, kas jums ir tuvāks. Vai emocijas, patīkamas emocijas, ja redziet, šeit atliek tikai pacelt galvu un jūs ieraudzīsiet, jums ir 2 kausi vēl, jūs vēl varat paspēt atgūt atpakaļ, jūs vēl varat izmainīt kaut ko savā dzīvē, un vecākais arkāns rati jums palīdzēs to, tikai paceliet galvu. Atrodiet to veidu, kā izmainīt, un jums būs dota iespēja izvēlēties, vai nu palikt šajā cīņas laukā un turpināt cīnīties, ja? Vai nu mazliet tā kā saprast savus kaut kādas to situācijas, saprast to situāciju pareizi, izdarīt pareizo izvēli un izmainīt to savu dzīvi. Jo, redziet, jūs esat jūs esat tā kā tas, ziniet, kas vada tos ratus, kas tā kā viņus, ziniet, tā kā zirgu, kad tur grožos, un tad mēs viņu tā kā bremzējam vai ātrāk. Ja jūs esat atbildīgs par to, kādu izvēli jūs izvēlēsieties, ko jūs izlēmsiet. Bet, mīlētāji, tā ir ļoti laba kārts, tā ir tiešām ļoti, ļoti laba kārts, tā kā mīļās lauvas, lai kādi vēji jums arī oktobrī pūtīs, jūs visu ļoti labi varēsiet atrisināt, jo jūs jau esat ugunīga zīme, un, ziniet, kaut kas, kas viegli nāk jūsu dzīvē, tas jums nav tik interesants, jums ir vajadzīgs tāds enerģija, ātra rīcība, jums ir vajadzīgs brīžiem arī parūkt, ja, parādīt, kad es esmu karaliene, es zinu, es valdu pār savu dzīvi, es esmu noteicēji, tāpēc izmantojiet šo savu to karalienes statusu savā dzīvē un valdiet pār savu dzīvi, valdiet to savu dzīvi, vediet viņu tur, kur jūs gribat nokļūt, jums būs tā iespēja, un jums tie mīlētāji, tas vecākais arkāns, viņi jums palīdzēs. Tā, un trešā kārts, 5 monētas, nu jā, visas arī finansiālās situācijas jums ir iespējams oktobrī atrisināt. Redziet, meitene sēž, viņai šķiet, ka viss ir slikti, viss ir galīgi bēdīgi, viņa ir nolaidusi galvu, bet, mīļai mani, paceliet galvu un redziet, šeit ir atslēga no šīm durvīm, uz kurām ir 5 monētas. Tās ir jūsu veiksmes durvis. Ja jums ir kāds kaut kur, ziniet, varbūt atteicis kaut kur, ja jūs tur gaidījāt kaut kādu, varbūt, ziniet, ar darbu šeit ir saistībā kaut kas ar finansēm, un ja jūs jūtaties apbēdināti, meklējiet citu iespēju. Redziet, jums ir kaujas rati, jūs varat doties cīņā, dzīve jums ir, ziniet, nomet uz tādu tā kā izaicinājumu, un tas tiešām dažreiz ir vajadzīgs, lai dzīve mūs tā kā izmet no tās komforta zonas, lai mēs būtu spējīgi kaut ko izmainīt kaut ko uz labu, jo šeit ir, redziet, melns zirgs un balts, un tā ir izvēle. Jūs varat savā dzīvē regulēt, kurš jums ir tā kā svarīgāk, labais vai sliktais, un, protams, jūs izvēlēsieties labo, jo jūs nekad nesamierināsieties ar otro lomu. Jums ir jābūt, kad jūs esat valdnieki pār savu dzīvi un valdniecis, ja? Tā kā, mīļie mani, ja arī tur kaut kas finansēs, varbūt ir mazlietiņ pagrūtāk oktobra mēnesī, ja, ticiet man, jūs izēju atradīsiet, atrodiet to atslēgu un ejiet iekšā tajās durvīs. Aiz tām durvīm jūs gaida palīdzība.
jo pačukstējuši priekšā nākošā ir 6 monētas, un tā ir palīdzības kārts, kad jūs saņemat palīdzību, bet tikai ir jāiemācās, ziniet, dažreiz arī paprasīt palīdzību, palūgt pēc palīdzības. Tas nav tikai par finansēm, ir jāmāk pateikt, palīdzi man lūdzu, es nevaru viens, man ir vajadzīga tava palīdzība, redziet, 3 monētas, tā ir komandas kārts. Tā ir kopības kārts, kad jūs kopā kaut ko darat, jo, kā es teicu, viens nav cīnītājs. Ja jūs varat kopā jo jūs kopā varat daudz ko vairāk izdarīt, ja? Un izdariet izvēli, dažreiz ir jāuzkāp tam savam lepnumam, tai lepnībai, ziniet, uz kā saka, virsū, un ir jāpasaka, jā, es kļūdījos, jā, es saprotu, es pieļāvu kļūdu, bet mēs visi esam cilvēki, un mēs visi varam pieļaut kļūdas, par to nav jākaunās, jo tā ir tikai jūsu pieredze, tā nav kļūda, jūs kļuvāt par vienu pieredzi bagātāks savā dzīvē. Tā, mīļie, ziniet, lauvas mīļās, ļoti dinamisks, ļoti aizraujošs, ļoti tāds emocijām piesātināts mēnesis, cīņas piesātināts mēnesis, kas atnesīs daudz pārmaiņas jūsu dzīvē, un galvenais, jūs sapratīsiet, kur ir jūsu stiprās puses un kuras ir jūsu vājās puses, kuras no viņām jūs gribat rādīt pasaulē un ar kurām jūs vēl gribēsiet pastrādāt un kuras jūs gribēsiet, tā kā ziniet, savaldīt. Tā kā, mīļās lauvas, lai jums ir veiksmīgs, enerģijas piepildīts mēnesis un lai jums izdodās atrast to atslēdziņu no tām aizvērtajām durvīm un jūs visu atrisināsiet oktobrī. Lai jums jauks oktobra mēnesis, mīļie, un tiekamies atkal drīz!